Панкрат, ой, с тобой все в порядке? Бедокур, ты, я, все. Скоро на Джингл-Сити опустится ужас и паника. Бедокур, ну опять ты все портишь. Jautrīši. Tiek meklēts blēdis. Pārāk ilgi esmu te nosēdējis. Dažiem gan veicas. Nu? Vai piedzīvojuma grāmatu lasīšanas nedēļa ir galā? Jo man bez tevis bija garlaicīgi. Tiešām. Man likās, ka tev nekad nav garlaicīgi. Vispār es jūtos nožēlojami. Paskaties uz tiem abiem. Ei, viņš ir atpakaļ! Un paskaties uz viņu. Kur tu biji, draugs? Un uz viņu? Bez komentāriem. Nav slikti, ne? Ei, gudrinieki, neaizmirsti atnākt uz manu izstādi. Noteikti būšu. Cik daudz laba darītāju, man kļūst slikti. Nāc uz manu garlaicīgo izstādi, blā, blā, blā. Tevi tas negarlaiko? Sveiks, Pančo, nāc uz ēd pīrāgu. Ceru, ka tas ir aveņu. Nozodz Marianai pīrāgu, būs jautri. Kāpēc? Viņa pati man to iedos. Skaties. Marianna, vai iedos man pīrāgu, lūdzu? Nu, lūdzu. Dzīve te tiešām ir garlaicīga. Ne tā kā manās grāmatās. Bet varbūt tā varētu tāda būt. Es izglābšu šo pilsētu no garlaicības. Nikolā, vai vari uzbūvēt ļaunu robotu? Tiešām ļaunu, kas izraisītu īstu hausu. Tikai pajokoju, bet ja nopietni, tu to vari? Pamēģināšu, bet ne tagad. Es strādāju pie robota palīga. Tas ir svarīgāk. Laikam jau. Viss būs jādara pašam kā parasti. Beidzot, tas brīdis ir klāt. Pančo ir jāatdzīvina šī vienmuļā pilsētā. Viņš pierādīs sevi draugu priekšā. Tostiem. Konverģējoša lēca. Gatavs, saturieties mošķi. Es esmu jautrās pilsētas pirmais blēdis. Melnais Pančo. Nē. Visi sapratīs, ka tas esmu es. Melnais P! Ģeniāli! Noslēpumainais zaglis. Diezgan smagi būt blēdim. Sulu spiede sver kādu tonu. Tas ir nopietni. Sulu spiedes zādzība nav joks. Neviens to nenozaga. Kāds to atnesa uz manu māju? Viņš man palīdzēja, bet izvēlējās palikt anonīms. Es laikam zinu, kurš tas ir. Kas?
Āburošais princis mans varonis. Noteikti Fins. Tur viņš nāk, mūsu varonis. Man jāizstrādā nelietīgs plāns. Es zinu. Nē, protams, pēc tam es visu labošu. Bet vispirms es radīšu apjukumu, visu satricināšu, adrenalīns. Tā ir mana dāvana jums. Au! Au, au! Tas tiešām sāp. Otrā plāna daļa ir iznīcināt ko skaistu. Gatavs. Tas ir prātam neaptverami. Paskat, kādas krāsas, cik spēcīgi. Nezinu, kas to paveica, bet izskatās, ka man ir ļoti radoša konkurence. Ko? Jā, laiks jums izbaudīt manu jauno ģenialitāti. Trešā plāna daļa. Terors, panika, apokalipse. Beidzot, jūs sapratīsiet un mainīsiet toni. Jūs visi elsīsiet, kad visa skatuve. Tad jūs redzēsiet. Es jums parādīšu noslēpumaino varoni, kļūstot par ļaunāko blēdi. Aiziet! Pančo, te tu esi. Spēj noticēt? Noslēpumainais varonis atkal uzdarbojies. Puķu festivāls notika pirms 2 nedēļām. Mēs nevarējām novākt šo skatuvi. Tā aizņēma tik daudz vietas un tad. Kurš, kur? Pančo? Nē, tas neesmu es. Tas nav viņš. Kāpēc tev mugurā tāds apģērbs? Es tevi nepazīstu prom. Kas notiek? Tu esi varonis melnā? Es neesmu varonis. Ei, es atradu varoni melnā. Jūs nekad neuzminēsiet, kurš tas ir. Pančo, tu esi nepārspējams. Pančo, tu esi nepārspējams. Pančo, kāpēc neko neteici? Jo es neesmu varonis. Es esmu blēdis. Karstākās ziņas. Smaidiņu? Nekādas bildes. Kas tevi iedvesmoja kļūt par varoni? Vai grasies turpināt šo darbu? Draugs, es domāju, ka tu esi viszinis, bet tev ir arī vīzija. Mums vajadzētu atvērt kopīgu izstādi. Ko teiksi? Nemieriņ. Beidziet visi! Es neesmu varonis, es esmu blēdis. Bū! Gribēju pilsētā ienest piedzīvojumus, bet tas nenostrādāja. Nav tiesa, ļoti aizraujoši. Un tik mīklaini, tu nespēji iedomāties, kā lauzīju galvu par to, kas man atnesa suluspiedi. Tiešām? Protams, tava improvizācija uz žoga bija lieliska. Māksliniecisks brīnumērns. Tad jau es to turpināšu. Nē,
pagaidiet, jautrajā pilsētā es esmu atbildīgs par piedzīvojumiem. Šis blēdis var iet atvaļinājumā. Tulkoja Diana Cinovska, tekstu lasīja Leonārda Ķestera Kļaviņa, ieskaņots skaņu studijā Marana Productions. Внимание, срочное сообщение! Слово нашему специальному корреспонденту Бедокуру. Прием, коллега! Я веду прямой репортаж прямо от дома Вани. Ай, что это? Бедокур? Это сенсация! О дальнейшем развитии событий вы узнаете совсем скоро. Не переключайтесь. Jautrīši. Nebēdnīgais putekļu sūcējs. Keitlīna, atver! Keitlīna, es zinu, ka tu tur esi. Es te neesmu. Ja neviens neatver durvis, tad neviena nav mājās. Kāpēc uzvedies tik bērnišķīgi, Keitlīn? Tu esi nobijusies no kaut kā? Ai! Keitlīn? Es zināju. Tu nemaz negrasījies uzkopt šo vietu. Es gribēju, bet tu apsolīji. Tomēr paskaties uz putekļiem un gružiem visur. Tu vari saslimt. Kā tas notika? Nekad tik slikti nav bijis. Tā vienkārši notika. Vispirms es nevarēju atrast laiku. Tagad es pat nezinu, kur sākt. Labi, Keitlīn. Darīsim tā. Kamēr te viss nebūs satīrīts, es nenākšu pie tevis ciemos. Bet laiks pieņemt mērus. Izskatās, ka tu uzkop. Tā varētu teikt. 100 mošķi netiktu ar to galā pat gada laikā. Man ir ideja. Tev nav kāda liela kūka vai kādas konfektes? Kam tas ir vajadzīgs? Lai tu varētu teikt priecāsimies par jauko, izveicīgo nemieriņu. Cik labi, ka mums viņš ir. Nu saki, kas tā par ideju? Saki tā, priecāsimies par piemīlīgo jauko. Oi, pārējo neatceros. Labi, izliksimies, ka tu to pateicējam. Ko tu redzi? Skaties pati, partneri. Kurpju spīdums aktivizēts. Kurpju spīdums deaktivizēts. Iepakošana aktivizēta. Iepakošana deaktivizēta. Tīrīšana aktivizēta. Jā. Sensacionāli. Nē, Nikolā, dargas Nikolā, lūdzu. Nē, tev jāsaprot, ka man tiešām vajag šo robotu. Es visu dienu skrienu pakaļ stāstiem. Man nav laika uzkopt. Es uzrakstīšu par tevi rakstu. Tava fotogrāfija būs pirmajā lapā. Perfekti. Parādi nopietno skatienu. Aiziet, jauki. Iedomājies virsrakstu. Skatīties progresam tieši acīs. Izklausās labi, vai ne? Nē. Nu jā, izklausās lieliski, bet tu robotu nedabūsi. Tas ir tikai prototips. Ja tu aktivizētu tā intelektu, lūdzu paredzēt, ko tas spētu paveikt. Nikolā, ko tu gribi nemieriņu? Paklausies sevī. Ko tu gribi nemieriņu? Mariannas krāsnis ir saplīsusi, tā tūlīt uzsprāgs, un tu te stāvi. Ak, nē, man jāiet. Uzredzīti? Izdevās. Paņemsim to uz kādu stundu. Aizņemsimies to, partner, aizņemsimies.
Kas zināja, ka robota nozagšana būs tik sarežģīta? Kāda aizmirsus iedzert vitamīnus? Tu varētu man palīdzēt. Es palīdzu, pagaidi tik. Šī vieta mirdzēs un laistīsies. Tīrīšana aktivizēta. Aiziet! Mierīgi! Prātīgi! Neticami! Pirmo reizi man trūkst vārdu. Ko tu bez manis darītu? Kas vēl ko tādu varētu izdomāt? Klusu! Keitlin, es kļūdījos. Draugi neuzliek tādus ultimātus. Draugi sanāk kopā un palīdz viens otram. Viņš drīz būs klāt. Tomēr mēs nevaram atrast Nikolā. Vai varat atnākt nedaudz vēlāk? Vēlāk? Pēc kādas pusstundas vai labāk rīt? Beidz muļķoties. Mēs tev varam palīdzēt ar tīrīšanu. Kā tu to paveici? Marianna, vai šis ir tas briesmīgais šausmu bardaks, no kura Keitlīna ir jāglābj? Te bija bardaks. Tīrīšana deaktivizēta. Kas tas? Nekas. Esmu droši, ka dzirdēju. Tā bija es. Tas bija mans vēders, kas rūc. Šorīt nepaēdu brokastis. Marianna, pagaidi. Paskati. Nē. Nespēju noticēt, ka Nikolā to paveica vienreizēji. Kur tu to dabūji? Tas bija es. Notika tā. Tas prot arī gatavot. Tas prot visu. Dārzkopība aktivizēta. Ei! Nikolā ir ģēnijs. Šis robots ir īsts brīnums. Žēl, ka nevaru viņu nointervēt. Intervē mani. Lūdzu. Puķu stādīšana deaktivizēta. Ko viņš vēl prot? Nestāv ceļā nemieriņ. It kā man rūpētu metāla kaudze Marianna. Varu apēst tavu aviņu ievārījumu. Jā, protams, cienājies. Paskat, tas laikam ir gatavošanai. Manšo, es paspēlēšos ar tavu teleskopu. Labi, dari tā. Ko šī poga dara? Kontrolē tā superintelektu. Nikolā teica, lai to neaiztiek. Kāpēc nē? Jā, kāpēc nē? Nospiedīsim to. Nē! Superintelekts aktivizēts. Beidzot! Tagad robots pats sev pavēl. Nesmu droši, ka man patīk viņu superintelekts. Satīrīt. Beidziet! Nomazgāt mošķi. Laid viņu! Šķirslis iznīcināt. Mošķis nomazgāts. Ieslēgt centrifūgu. Pančo, tu esi gudrs, ko mums darīt? Bēgt! Pagaidiet! Jūs neesat redzējuši, kā es visu iznīcinu. Pagatavot pusdienas. Sagatavot. Nomizot. Mazgāt. Uzsildīt. Pusdienas gatavas. Ēst. Izbaudīt maltīti. Pretīgi. Es to neēdīšu. Keitlīn, kā lai to izslēdzam? Vai tad tu neesi tas gudrais? Viņi teica, ka ies palīdzēt Keitlīnai un tad vienkārši pazuda. Zilais, ko tu tur dari? Atpūšos. Labi, tad netraucēšu tevi. Tu joko? Dabū mani zemē! Tu teici, ka atpūties. Un ja es teiktu, ka traks robots ir brīvībā, tu tam ticētu? Tā ir Greisa. Ej, neatstāj mani te. Finn, palīdzi! Metāla kaudze! Es jau nāku! Nomazgāt mošķi! Ne jau atkal! Vēlreiz es to nepārdzīvošu! Ej, putekļu sūcēji! Rokas nost no maniem draugiem! Tā! Pasmaidi kamerai! Saņem! Iespiešana par velti!
tev sejā! Ēst! Super intelekts! Kas te notiek? Es teicu, ka tas ir tikai prototips. Kāds zināja, ka prototips apzīmē traku robotu, kas iznīcinās visu pilsētu? Pirmkārt, tev neviens nelika nozagt šo trako robotu no Nikolā. Pagaidi uz brīdi. Neviens nezina atšķirības starp zagšanu un aizņemšanos. Un otrkārt, ķerieties pie darba, aizņēmēji. Pirms tumsas vēl ir dažas stundas laika. Robots to ātri satīrītu. Domāju, ka labāk visu darīt pašam. Super intelekts aktivizēts. Pazūdam no šejienes! Так, надо порепетировать. Фрося, Фрося. Да, Федюня. На что ты готова пойти ради нашей дружбы? На все, Федюня, на все. Ну, вроде пока нормально. Фрося, оно само сгорело, Фрось. Ну все, тебе конец. Jautrīši. Princeses kleita. Tātad. Tad es nāku ārā un saku, ko es saku? Nevar to darīt vēlāk. Tad es nāku ārā un saku, dāmas un kungi, lūdzu sagaidiet katlu un pannu karalieni, neatkārtojamo, ko, Mariannu. Te ir sildvirsma. Tagad cepešpanna un gatavs. Ķerieties klāt. Humanaste! Nemierīgi un beidz bojāt skatuvi. Šī jau ir otrā reize. Pietiek. Mums rīt ir šovs, un tu tik skraidi apkārt, kamēr pārējie strādā. Lūdzu? Nē. Paskaties, viņi ir radīti viens otram. Nē. Rokas nost no manas augstās modes. Tagad lūdzu sagaidiet mūsu dižano kareivi Finu bezbailīgo. Aplausus lūdzu! Bravo! Bet šova laikā kleita būs mugurā tev un manekenam. Un man tiešām vajag to manekenu. Vairāk nekā var iedomāties, paskaties. Es tam uzbruku. Pretuzbrukums. Un tad es daru šādi un tad. Vienreizēji! Un tik īsti! Mēs ar Nikolā vakar pie tā strādājām visu dienu. Ko teiksi, vai varu aizņemties manekenu? Lūdzu. Labi. Tagad mūsu dižais kareivis Fins bezbailīgais. Ejam! Kā ar manu kleitu? Paldies, Kreisī! Atdod kleitu, kleita! Uzmanīgi, Fin, tā ir augstā mode, atceries. Liela mūža, es varu labāk. Tagad paej malā. Lūkas sagaida manus ienaidniekus. Uzmanies! Mana augstā mode ir liesmās. Mana mēles klasika. Mana modes skate. Nemieriņ. Fin, jūs abi. Greisa. Nemieriņ. Greisa!
Greisa! Greisi! Nu, Greis, nu kas noticis? Kā izskatās? Lēkai no prieka neredzi? Kāds atvieglojums? Jau es sāku uztraukties. Labi, ka tev viss kārtībā. Pagaidi, nav kārtībā. Viss ir sabojāts. Mana modes skate, mana skaistā princešu kleita. Princese šmincese, kam tas interesē? Tu var uzšūt vēl 1000 tādas kleitas. Bet skatei rīt. Nevar uzšūt vēl vienu? Vispār, nav nemazākās iespējas, ka to paveiksi. Tad sēdi te un raudi. Es tev netraucēšu. Jau taisnība. Nav jēgas te sēdēt. Vajadzīga darbība. Aiziet! Aiziet! Uzmanīgi, esmu tev pievienots. Īpašai kleitai vajag īpašu audumu. Nē. Ne šo. Vai šo? Nevienu no tiem. Tie visi ir nepareizie. Tu esi, ak, vai. Palika tumšs. Es esmu akls. Redzi atgūta? Nē, es esmu akls. Redzi atgūta? Redzi atgūta? Paskat, kādu haosu tu radīji. Nē, nu paskaties. Šis audums ir tieši tas, kas tev vajadzīgs. Tu domā? Kāpēc es domātu? Es nekad nedomāju. Labāk ķerties pie lietas. Šņek, 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 kad viss pabeigt. Sagaidi savu jauno princešu kleitu. Nav vajadzīgs pateikties. Tu sabojāji audumu, nezinu, kā uzšūt kleitu. 2 reiz jāmēr un 1 reiz jāgriež. 2 reiz jāmēr, 1 reiz jānogriež. 2 reiz jānogriež, vienmēr jāmēra. Vienmēr putrojas, bet es to tūlīt ielabošu. Nē, šoreiz es griezīšu un tu? Protams. Tikai neskaties uz mani tā. Omīte parasti skatījās tāpat, kad atrada man darbiņu. Ko lai es tagad daru? Neko. To es varu. Esmu profesionālis. Tu būsi mans manekens. Stāv rāms, negrozies. Labi, ceru, ka mums pietiks konfektes. Greisi, nebiju redzējis, ka kleita tik ātri degtu. Nu labi, ar to laikam labāk nesākt. Dārgā Greisa, tā nebija mana vaina. Tas bija nemieriņš. Lieliski, tagad es vainoju citus. Piedod man, Greisa. Tā pati aizdegās. Ai, viņa man nekad nepiedos. Man ir garlaicīgi. Nu, vēl mazliet. Jo tu saki stundu. Aktīvs puisis, kā es nevaru izturēt šo bezdarbību. Varbūt es varu būt lielisks strēpnieks. Ko tu teici? Neko nepievērs uzmanību. Ko tu bez manis darītu? Priecājies, ka es tev esmu. Greisi, Greisi! Greisi! Es zinu, ka esi mājās, atver. Ej prom! Lūdzu, Greisa! Kas tas ir, zilais? Tā ir mana jaunā kleita. Vai tev tā nešķiet nedaudz dīvaina? Tā nav dīvaināk par to, ko jūs abi sadedzinājāt. Ko? Esmu abrošs? Man mēdz teikt, ka esmu ļoti izskatīgs. Tas ir kaut kāds burks. Katastrofā! Man liekas, ka izskatās diezgan labi. Ko es tagad iesākšu? Man es tev aizskaru. Un skaties. Nevajag. Gatavs. Princeses nevelk krūtainas kleitas. Princeses velk samtu un mežģīnes. Beidz, es negribu būt tavs šenanigans. Kas? Nu, kā viņu tur saucā? Manekens, bet pagaidi, es jau tev palīdzēju. Tagad ir viņa kārta palīdzēt. Atā! Visu labu! Atā! Lūk, kas tas? Audums tavai jaunajai kleitai. Tu joko. Pagaidi, man laikam ir ideja.
Dāmas un kungi, tagad laiks galvenajam notikumam. Lieliskajai modes skatai no Greisas. Lūdzu, sagaidām viņu. Lieliski! Kaut kas neiedomājams. Modes Feniks mostas. Sensacionāli! Vienreizēji! Wow! Mode tik nevainojama un vienkārši gluži kā mans pīrāgs. Tas bija es, tā bija mana ideja. Šī kleita netiktu uzšūt bez manis. Tev ir taisnība. Greisa, mums tev kas ir? Apsveicu. Paldies. Kā ar mani? Kāds ir mans atalgojums? Lielākajam pīrāgam bija jābūt manam. Nemieriņ, kur tu ej? Nāc atpakaļ. Ieguldi tādas pūles kleitās, bet tevi pat nepiemin. Nemieriņ, atver! Nāc ārā, zilais! Vai neredzat zīmi pie durvīm? Kādu zīmi? Puķi ir aizliegti. Labi, pielikšu to rīt. Kāda pazīstama smarža, kam par godu svinības? Par godu tev! Mūsu aburošajam, vienīgajam, hausu radošajam, bet lieliskajam modes dizaineram. Ko mēs bez tevis darītu? Tas ir man! Es domāju, ka tu varētu padalīties. Un kā to saka modes pasaulē? Bellissimo! В нашу редакцию приходит очень много писем с вопросами, бывает ли в стране джингликов снег. А вот не скажем вам. И что бы ни случилось, не открывайте подарки без нас. Jautrīši. Ziemassvētku zaglis. Tad detektīvs saprata, ka aiz tā visa stāv nelietīgais Ziemassvētku zaglis. Pančo draugs, tas ir īsts? Kas ir īsts? Ziemassvētku zaglis, protams. Nemieriņ, nu liecies gulēt, rīt ir Ziemassvētki, būs daudz darāmā. Un tu apsolīji palīdzēt Mariannai pīrāgiem, atceries? Protams, pīrāgus vajag. Bet ja nu viņš pēkšņi izlec un tos nozog? Nemieriņ, labi. Gultā! Kur ir tās brīvdienu gars? Padomā, viņš varētu glūnēties kāda stūra. Vai kāds neaizvāks to nemieriņu? Greisī, nē. Keitlīn, neskaties uz mani tā. Vēl viens vārds par Ziemassvētku zagli, un es pazūdu no šejienes. Pančo, viņam iedev to grāmatu, lai ar to tiek galā pats. Pančo, vecais draugs. Kļūst vēls. Cik aizraujoši. Pagaidiet, izskatās, tas ir... Jā, tur tas ir! Visi sagatavojieties! Aizveriet mēteļus! Tur tas nāk, dzirdat? Jā, es dzirdu beidzot! Jautrā pilsēta! Pieņemiet šo sūtījumu no Ziemassvētku ministrijas! Es to noķeršu! Nāc atpakaļ! Rokas nost, es noķeršu! Urā! Urā! Beidzot! Forši! Pagājušo gadu bija iespēdīgāk. Aiziet! Atversim to! Paskatīsimies!
Sniegpārslas. Ziemassvētku eglīte. Priecīgas brīvdienas, mani draugi! Urā! Pančo draugs! Labi, vairs nekādas runas par Ziemassvētku zagli. Nu, kā teiksi, bet... Nē. Labi, vairs to nepieminēšu. Starp citu, es gribēju pajautāt, kas ir tas Ziemassvētku eglis? Inovācijas no Ziemassvētku ministrijas. Ziemassvētku gara sintezators. Sintezators Ziemassvētku saldumiem? Nopietni? Es gribu konfektes, lūdzu, es gribu pašu lielāko konfekti. Nemieriņ pagaidi. Neuztraucieties, tā. Paskatīsimies. Nē! Neviens nerunās? Ko tu gribi, lai sakām? Nu, piemēram, dārgo nemieriņ, neskumsti, tas nav nekas traģisks, tu esi daudz svarīgāks nekā muļķīga Ziemassvētku egle. Viņš tikko teica, ka egle ir muļķīga. Vai esi dzirdējis par Ziemassvētkiem bez Ziemassvētku egles? Tu sabojāji vienīgo Ziemassvētku egli jautrajā pilsētā. Tūlīt būs Ziemassvētki, un mums pat nav egles. Tas esi tu. Tu esi Ziemassvētku zaglis. Atzīsti. Jā? Ak tā? Nu, labi. Lieliski. Un ko tagad? Nav ne jausmas. Turieties! Nemieriņš ir kā barga pēcpusē. Varbūt mēs bijām pārāk skarbi pret viņu. Jā, protams, mēs te vergojam, bet viņš mūs atstāja. Viņš aizdomīgi ilgi ir prom. Par ko tu tā uztraucies? Man ir sajūta, ka nav kaut kas labi. Viņi to nožēlos, viņi sapratīs. Redzēsim, kā viņiem patiks, kad nemieriņa vairs nebūs. Tad viņi teiks, nē, mieriņ, lūdzu, atgriezies no savas... Pagaidiet. Kur es esmu? Es nebaidos. Es neesmu apmaldījies. Tāda Ziemassvētku zagļa nemaz nav. Kas tur ir? Es no tevis nebaidos. Stāt! Nenāc klāt! Stāvi, kur tu esi, un nerunā! Tu nelietīgais Ziemassvētku zagli! Gāžas! Šo Ziemassvētkus mēs neaizmirsīsim nekad. Jā, ja mēs tos vispār nosvinēsim. Klau, paskat, ko es atradu. Kaut kāda vēstule. Es nesaprotu. Kas tajā teikts? Paskatieties. Kaķis apēda mēli nelieti. Tu teici, lai stāv klusu. Nekusties! Ziema bez sniega, els bez cepures, bez muļķoties un palīdz te klajā. Kur tu esi? Paskatieties augšā, muļķīši! Sveiki! Es te esmu jau kādu stundu, man asti savs nost, sauc pēc palīdzības, bet neviens nenāca. Nē, nemēģini mani piemuļķot, es zinu, kas tu esi. Kas? Tu esi Ziemassvētku zagle. Izskatīga, bet bīstama. Ko? Es neesmu nekāda zagle. Tu rūkti maldies. Sniega jaunava? Kas ir sniega jaunava? Es nezinu. Te teikts, neatveriet dāvanas bez Ziemassvētku ministrijas nozīmētas sniega jaunavas. Ministry of Christmas Affairs certified official Snow Maiden.
Kas? Es esmu Sniega jaunava. Nav par ko. Ko tu tur runā? Ja tu esi Sniega jaunava, tad es esmu Zilais valis. Ko tu skaties, Zilais dīvaini? Atsien mani! Nedomāju viss. Es pabeidzu Sniegu jaunavu apmācības kursu ar izcilību. Jā, izcilība nelietībās. Kā tu šeit nonāci mežā? Atbildi. Izlēc no kamanām, lēc lejā, es teicos, mēs izšķiežam laiku. Kas tas? Ziemassvētki ir gandrīz klāt, neviens nedrīkst atvērt dāvanas bez manis. Mēs jau atvērām dāvanas. Es atvēru. Tagad es saprotu, es zinu, kas tev padomā. Kas? Labējam. Pusteni ķepas. Es sūdzēšu Ziemassvētku ministrijā. Tev ir tiesības klusēt. Nekādu brīvdienu, nekādas Ziemassvētku eglītes, nekādas sniega, jūs dekorēsiet palmas. Klusu! Vai man būs jāizmanto slepenais antipļāpuru ierocis? Nu jau par vēlu, lai Sniega jauno mums palīdzētu. Nevaram atrast nemieriņu. Labi, paši tiksim galā. Uztaisīsim jaunu egli. Uz priekšu ķersimies pie darba. Atbrīvosimies no sliktajām domām. Aizvainojums vairs nav modē. Dejosim tagad visu nakti. Cik jautrs un priecīgs vakars. Ugņošana, končas, melones. Visi sanāciet kopā. Es, viņa, viņš un tu arī. Ziemassvētku laiks. Ziemassvētku laiks. Egle tagad spoži mirdz. Ziemassvētku laiks. Lai sākas svinības, Ziemassvētku laiks. Egle tagad spoži mirdz. Ziemassvētku laiks. Svinības būs lieliskas, dejosim! Neaiztiec manu metāla draugu! Lai cīnīties! Tu esi tik! Ko tu dari? Mana vismaz izskatās pēc Ziemassvētku egles! Stāt, pietiek, stāt! Nāciet paskatīties, ko atradu mežā! Vēlāk pateiksieties par Ziemassvētku glābšanu! Pateiksimies! Jā, nemieriņ, tu noķēri Ziemassvētku zagli. Nemieriņ, tu esi tik drosmīgs. Nemieriņ, tu esi mūsu varonis. Nemieriņ, tā ir mūsu Sniega jaunava. Ko tu ar to domā, Sniega jaunava? Tev taisnība. Tā ir. Tā jūs svinat Ziemassvētkus. Malači, izskatās lieliski. Labi pastrādāts. Viss būs labi. Lido pie gaismas. Tev noteikti izdosies to paveikt. Vienmēr pienāk rīts. Pasaule ir mīļa un jauka. Viss būs labi šai pasaulē. Atver acis un redzi, lido pie gaismas. Esam dzimuši laimei, kad esam priecīgi. Tevi sagaida miljoniem ceļu. Un tu atradīsi sev labāko, mans draugs. Viss būs labi, lido pie gaismas. Tev noteikti izdosies to paveikt. Vienmēr pienāk rīts. Pasaule ir mīļa un jauka. Viss būs labi šai pasaulē. Ziniet, kas Ziemassvētkos ir svarīgākais? Ne jau eglīte vai ugņošana, pat ne dāvanas. Ziemassvētkos svarīgi ir draugi.